pavisam nesen, tikai vairākus tūkstošus gadus pirms mūsu ēras, kad cilvēks iemācījās apstrādāt metālu, manuprāt, notikās milzīga attīstība cilvēku vēsturē. Šodien esmu pie Čaļiem, pie Jāņa un Matīs Nīmaņiem, kuri šo te praksi ir pārņēmuši un šodien arī ražo skaistus nažus, kuri šodien varbūt vairāk nepilda tādu funkciju, kāda bija vajadzīga tam cilvēkam, kurš dzīvoja no dabas, kurš gāja medībās, rūpējās savu cilvēku. Šodien nažiem noteikti ir cits pielietojums. Bet jūsu nosaukums, Autīna, kurš arī Latvijas vēsturē ir bijis, var teikt, pēdējais bastions pirms kristieši ienāca iekšā, droši vien nes kaut kādu stāstu par tiem nažiem, kādus jūs šodien ražojat. Jā, Autīna tas ir būtībā turpinājums tām tradīcijām, kas ir jau gadu tūkstošos, teiksim, metāla apstrādē, arī Baltijas jūras reģiona valstīs bijis, un mēs šīs tradīcijas cenšamies saglabāt, turpināt, un ne tikai ražot, bet iedot arī cilvēkiem kaut kādu informāciju par šīm senajām tehnoloģijām, kā viņas var apvienot ar mūsdienu tehnoloģijām, un radīt kaut ko labu, paliekošu, un varbūt nedaudz savādāk, kā var nopirkt lielveikalā. Šodien mums būs iespēja arī iedziļināties pašā procesā. Jānis mums parādīs to, kā top tāda kā Damaskas naža, Damaskas tērauds, ap ko medniekiem vienmēr ir bijusi liela diskusija par to, cik daudz Damaska ir leģenda, cik daudz viņš ir funkcionāls un pielietojams šodien. Jā, šobrīd jau mūsdienās vairāk tas ir dekoratīvi. Tēraudiem tiešām nevajag piešķirt kaut kādu maģiskas spējas vai pasaku stāstus pielipināt klāt. Jo būtībā tie ir divi moderni tēraudi mūsdienu Damaskā, kas ir savienoti vienā kompozīta tēraudā. Šodien mēs arī apskatīsimies, kā mēs to darām. Tad, Jānis, šis ir tas raksts, pēc kura cilvēki ir tiekušies jau daudz tūkstošus gadus, un neapšaubām viņš ir skaists. Varbūt pastāst, ko mēs te redzam un ko ieraudzīsim kalvē. Šim konkrētajam nazim ir 250 slāņi. Un viņš sastāv no diviem tādiem slāņainiem stieņiem, kas ir savērti un pēc tam savienoti blakus. Pa vidu šeit var redzēt viņu to savienojumu līniju. Un cilvēki bieži vien nesaprot, ka tas raksts nav uzzīmēts, tas ir iekšā jau tēraudā. Un lai viņu pēc pulēšanas naža tur to rakstu knapi redz. Bet šodien mēs apstīsimies, kā viņš iekšēji rodās, un pēc tam arī kodinot parādīsim, kā viņš iznāk uz āru, lai mēs varam redzēt. Agrāk cilvēki šo rakstu ieguva kā blakus produktu, attīrot tēraudu no piemaisījumiem un porainības. Šodien mēs vairāk izmantojam to dekoratīvai vajadzībai un arī, lai parādītu meistarību, arī agrāk cilvēki veidoja šos rakstus. Un kurā vietā parādās šī Damaskas tērauda, tie plusi un mīnus, tie dažādie slāņi, tas cietums un mīkstums? Griešanas īpašības daudzi uzskata, ka tas uzlabo, jo šādam vērtam nazim jūs redzat, ka viņa tie slānīši nomainās un uz asmeņa arī. Un tad viens tērauds ir cietāks, viens ir mīkstāks, viens līdz ar to izdilst ātrāk un veido mazu zāģīti, jā, kas šķiedrainas materiāls griež varbūt pat labāk nekā gluda pulēta asu maliņa. Kādas nažas šodien mednieks izvēlās, jā? Es saprotu, tās formas ir daudz un dažādas. Man rokās ir iespējams viens no praktiskākajiem nažiem, kāds bija pāris tūkstoši gadu pirms mūsu ēras, varēja doties kaujā, varēja sagriezt gaļu, nocirst koku iespējams. Ko šodien izvēlās? Šodien izvēlās pārsvarā mednieki jau dīrājumos nažus un kaut kādus skandināvu tipa nazīšus, uz ko mēs arī vairāk balstamies uz ziemeļtautu dizainu mūsu produkcijā. Šobrīd, es domāju, dodamies iekšā kalvē ar Jāni, paskatāmies procesus, tad apskatīsim dažādas nažu modeļus, pamēģināsim, Matīs, kā viņi darbojās dabā, jā? Tieši tā. Jo kā gan savādāk pārliecināties par nazu vai cirvi, jā? Un tad izvēlēsimies arī labāko asināšanas veidu mūsu nažiem. Tagad piemetināsim stieni galā, sildīsim apšā. Šeit mums ir sākuma sagatavi Damaskas tēraudam, kur ir salikti pamīšas
5 gabali no 5 H&M tērauda un 6 gabali no HVG tērauda. Tagad liksim krāsnī un uzkarsēsim līdz metināšanas temperatūrai. Tas ir zem 1300 grādiem. Cerams, ka viss izdosies. Lai iegūtu šo Damaskas tēraudu, tad es saprotu, ka tiek ņemti dažādi tēraudi. Tas ir viens, un tad līpināti kopā. Cik reizes? Būtībā es lietoju 3 metināšanas reizes. Tā ir galēja metināšana. Tā nav elektrometināšana, ko mēs saprotam šodien. Tā ir metāla uzkarsēšana līdz baltkvēlei, pēc tam ar veseru sitieniem savienošana. Tas izklausās vienkārši, bet tas ir ļoti sarežģīts process, un to mēs šodien arī redzēsim. Slāņus iegūst, sākumā, protams, ir vajadzīgi 2 tēraudi, vismaz 2. Vai var izmantot kaut vai 10 vienalga, bet mēs ņemam 2 tēraudus, 5 plāksnītes no vienas un 6 no otras, 11 slāņi mums ir sākumā. Nofilmēt, varam redzēt, ka jau mums ir pazudušas darbus. Vēl mazliet kaut ko redz, bet... Tās ir ievas pazudušas. Jā. Būtībā tagad tas ir 11 kārtainas monolīts. Tad mēs viņu salipinam, izkaļam garu stieni, sadalām 6 daļās. No 11 jau mums ir 66. Jā, atkal sametinam visu kopā, Un tad vēlreiz 4, un tad iegūstam jau to kārtu skaitu. Mēs varam iet arī līdz vienalga, cik bezgalībai kārtu. Tad optimums ir 200 kārtas Damaskā. Es parasti veidoju 250 līdz 300. Par 100 zemāk īsti. Tad tas raksts ir vai nu viņš būs daudz smalkāks un grūtāk saskatāms, ja būs ļoti daudz kārtas. Piemēram, 500 kārtas ir ļoti smalks rakstiņš. Tur pazudīs estētiskais moments. Jā, mēs varētu mierīgi iegūt no 250 kārtām, pārlokam vēlreiz pāri, un pēc stundas laikā mēs dubultojam to savu kārtu skaitu. Bet jāsaprot tas, ka instrumentu tēraudas karsēt pa daudz, tas ir slikti. Karsēšanas vēsture visi, tas ir ļoti jāievēro tēraudam. Tagad viņam mierīgi jāatcies, lai metāls mazliet atpūšās, jo mēs no tāda kluča izstiepām tik garu, iedomājies, kas tur ir par stresu iekšā tēraudā. Un šis ir ļoti nepateicīgs HVG tērauds kalšanai. Viņi ir diezgan grūti nokontrolēt, lai viņš nesaplīst. Cik laika ziņā tev aizņem izkalt vienu Damaskas nāzi? Iegūt tikai materiālu, skatoties, vai tā ir mozaīka Damaska vai parastā vērtā, tad ir apmēram diena, lai tikai sagatavotu to materiālu. Tālāk tad jau var sākt veidot pašu nāzi. Formu veidot, jā. Slīpēšana un tas garlaicīgais process, kas ir. Tālāk no šā mēs tad placinām plāksnu un uztaisīsim metu. Tātad mēs esam jau atkvēlinājuši mūsu Damaskas sagatavi, kas ir vienkārši liela metāla plāksne, vēl ir silta, bet drīz mēs viņu nopulēsim un tad redzēsim jau, mēs savērpām to stieni. Tev vērpumu pēdas mēs vēl redzam, bet pārsvarā viss ir aizklapējies ciet, aizkalies. Šeit arī ir redzamāks tas jau kaut kādas nevienādības tajā metāla virsmā, kur ir viens un otrs tērauds. Tagad mēs esam noslīpējuši nost apdegumu un mazliet papulējuši virsmu, lai mēs tiktu klāt tīra metālam. Šobrīd mēs neko vēl neredzam šeit. Nav raksta. Tas būs īslaicīgi, jo mēs plāksni ieliksim skābju šķīdumā. Un tad mēs ieraudzīsim, kas mums ir vēderā. Tā raudam.
Un šobrīd mēs redzam, kāds ir kodinājums pēc dažām minūtēm. Mums vajadzētu dažas stundas paturēt skābē šo gabalu metālu. Tad mēs daudz uzskatāmāk redzētu, bet nu jau mēs pēc dažām minūtēm varam novērot, kur mums jau raksts sāk parādīties. Kur mīkstais tērauds ir gaišie slānīši un tumšākais ir jau cietais tērauds HVG. Var izkodināt tā, ka viņš beigās arī nav lietojams, ja? Pārkodināt arī var, jā. Mēs varam dabūt poras un ļoti reliefainu asmeni, kas pa daudz tas pa skādi, jo tādā asmenī ķerās ēdienu paliek taukvielas. Tas nav vēlams. Tā rodās lielā maģija, ja, par Damaskas. Tā mēs izkliedējam maģiju, ka Damaska ir aizmirsta. Nekas nav aizmirsts un reku mēs viņu šodien te esam uztaisījuši. Tā nu Jānis Lejā ir labi pastrādājis. Kā viņš iepriekš teica, ja, veselu dienu aizņem tikai izkalt šādu te rakstu, ja. Matīs, tu pastāsti, kas ir tie pa produktiem, ko jūs vēl ražojat? Šeit mēs redzam virtuves nazi. Kaut kur raidījumos skatījos, ka Sirmais arī lieto jūsu produkciju. Jā, Sirmais lieto ir Mārtiņš Rītiņš testējis, arī ir viņam viens no mūsu nažiem, arī ir vairākiem pavāriem Latvijā mūsu naži. Un tas mūsu klāsts, viņš neaprobežojas tikai ar medību nažiem vai pavāru nažiem. Mēs būtībā ražojam visu, ar ko var griezt, cirst, skaldīt. Būtībā mēs esam asmeņkaļi. Daudz mums saka, jūs esat kalēji, mēs sakam, nē, tas īstais vārds un pareizākais, kas raksturot to mūsu darbību, ir asmeņkaļi. Bet skaties, šeit cirvi, ja? Pirmais acu skatiens, šo skaisto cirvi paņem rokās, viņi visi ir ražoti ar praktisku nolūku. Katrs šim cirvim kaut kāda nozīme, kur ar viņu doties, ja viņš tomēr ir tāds fenšmekaram, kuram patīk skaists cirvis, bet, pārāk viņu nevajag lietot. Mēs priecājamies, ja ar mūsu instrumentiem cilvēki strādā. Ja viņš viņam patīk, tas ir vēl labāk. Līdz ar to, to, ko mēs cenšamies un izvirzam par savu to mērķi, lai tas priekšmets būtu skaists un funkcionāls. Cirvi, mēs visi saprotam to formu, cirvis, ja, bet noteikti ir daudz nianses, kas šo cirvi padara par īpašu tieši tai nodarbē, kam viņš domāts. Tieši tā, cirvim, ir cilvēki, kas saka, kas var būt vienkāršāks par cirvi. Varam sākt ar to, ka katrs cirvis, vismaz mūsu ražojums, viņš nesastāv no, kā cilvēks saka, no dzels un koka. Dzels, jā. Tas nav gluži tik vienkārši. Katrā no šiem instrumentiem ir ielikt masa zināšana. Pirmkārt, zināšana par materiālu tehnoloģijām. Ja. Jo metāla daļa cirvim nesastāv no viena tērauda, viņš ir kompozīta materiāls. Asmens daļa ir no instrumentu tērauda veidota, kas nodrošina cietību, sīkstību, asuma noturību. Savukārt, tur, kur šīs te īpašības nav primārās, kas ir vairāk pieta daļā, tiek izmantots kvalitātes konstrukcija tērauds, kas savukārt ir elastīgāks materiāls. Viņš nebūs tik ciets. Lai tas trieciens mazinātos. Bet viņam mazināsies trieciens, viņam, būs mazāks iespējas, ka viņš pieta daļā iesprāks vai notiks kaut kādas deformācijas ar viņu. Līdz ar to tālāk... Kāda forma jānoteikti? Kāda forma, tas ir viens, bet mēs, ja iedziļinamies kātā, tad viņš arī... Mēs nevaram paņemt jebkuru koku un izgatavot kātu no jebkura koka. Mēs izmantojam gobu, kas mūsu platuma grādos ir vissīkstākais. Viņš apvieno sīkstumu, cietību un elastību, jo mēs šo te gobu varam izmantot noteikti šķiedru virzienu cirvja kātam. Zato cirvja šķiedras viņas iet... šādā veidā kātā, Ko tas nodrošina? To, kad viņš neplīsīs.
strādājot. Līdz ar to, teiksim, no katra tā gobas dēļa, ko mēs nopērkam vai iegūstam, ja, mēs nevaram izmantot visu to koku. Tam, būtībā mums aiziet uz to koku no, teiksim, visas kopējās masas, kaut kā 30% mēs varam izmantot cirvi kātiem. Jo mums dar tikai šīs te vertikālās šķiedras. Šo draugu vajag ņemt vērā, jo es zinu, ka daudz meistari arī paši mājās mēģina ielikt cirvi kātā. Tad vismaz šo niansu dara atcerēties pa šķiedru. Es saku, šis cirvis man iekrit rokā, kā teikt, starp vairākiem ko paņēmu. Un man viņš likās ļoti tāds ērts, kam tāds būtu domāts. Un ar ko viņš atšķirās? Kāds īsāks, jā? Šis cirvis ir atsevišķu stāstu. Mums bija konkurss, kurā cilvēki iesūtīja savas idejas par cirviem. Un cilvēks no Austrālijas iesūtīja šo te skici, kas savāc visvairāk atbalstu mūsu Facebook lapā. Un līdz ar to mēs viņu izgatavojām, un tas gala produkts bija tieši tik labs, lai mēs viņu ielikt arī savā katalogā un turpinātu ražot. Un šī cirvja ideja ir, angliski viņa nosaukums ir Bushman, krūmu vīrs. Un tas vislabāk arī viņu raksturo. Tas ir pārgājienu cirvis medniekiem, cirvis cilvēkiem, kas mīl pavadīt brīvo laiku pie dabas, teiksim, ierīkojot nometnes. Ar viņu var gan, teiksim, darīt dažādākos, teiksim, kokapstrādes darbus brīvajā dabā. Šeit ir ērti pietaist, piemēram. Jā, ir ērti pietaist, tajā pašā laikā ar viņu var arī, pietiekami diametri, teiksim, koku pārdalīt vai arī notēst kaut kādas maliņas baļķēnam. Tas stils, kad mēs bieži redzam, ka cirvis tā vienmēr spainē iekšā, lai uzbriest tas kāds. Tas notiek ar koku kātiem? Viņi izkalst, viņiem būtu jāizkalst, vai viņus var likt ūdenī? Vai? Nē, ja cirvis ir pareizi iekārtots, tam nebūtu jānotiek. Jo šeit var labi redzēt, kā viņš ir iekārtots. Viņš ir ar ļoti lielu uzspīli. Ja šis koks ir šeit jau pavēries vaļā. Viņš nav vienkārši iebakstīts iekšā. Jā, arī ķīls ir likts. Un ķīls ir ļoti biezs. Un ja šo iekārtošanu veids pareizi ar spēcīgu uzspīli, mēs vēl ķīli fiksējam ar poliuretānu līmi iekšā, kur izplešās aizpild vismazākās spraugas. Ja. Viņš var turēties tur arī bez šīs līmes, tā ir vienkārši papildus drošība, ko mēs daram. Bet tam nevajadzētu kustēties, cirvis painīgi likt nevajag, jo pirmkārt tas nav labi metāla daļai, otrkārt to koku mērcējot jūs iegūst ļoti īsu efektu. Viņš piebriedīs, ja, bet tajā pašā laikā tā struktūra, viņš ļurkāsies vēl vairāk ar laiku. Jā, par šo vīriešu pasauli mēs noteikti varētu runāt stundām. Es skatos, man arī patīk ceļot. Esat apzīmējuši savus ceļojumu plānus, vai kas tas ir? Jā, tie ir savā ziņā mēs uz katru no šīm vietām esam bijuši, un arī šobrīd esam tur, jo tās vietas, kur ir mūsu radītie instrumenti aizbraukuši, un cik mēs to darām ar rokām un katru šo instrumentu, tā teikt, apmīļojam, tad, daļa no mums arī tur ir, un teiksim, ieliekot šeit autīnas kalvē to paciņā, to cirvi, mēs viņam pamājam ar rociņu, bet, mēs arī kaut kādu savu roku siltumu iedodam līdz uz tām vietām, kur viņi ir. Jā, citreiz arī tie instrumenti atnāk tādu reāli runājoši cilvēku personās atpakaļ, kuri atbrauc šeit un parunājās. Tā kā ir, kas paviesojās. Es domāju, lai mūsu stāsts būtu pilnīgs, vajadzētu pamēģināt, kā cirvis darbojās un kā nazas griež. Jā, pilnīgi noteikti. Ir varianti, jā? Jā, ir. Jo kas gan tas pa cirvi, kurš necēra kokā? Ko mēs paņemsim līdzi? Mēs varētu paņemt mednieku cirvi, bušmenu un levkū. Levkū tu viņu sauc, jo tas ir skandināvu nosaukums. Tas ir skandināvu nosaukums, tas ir sāmu nosaukums. Tas ir nazis, kas ir būtībā arī tāds pārgājienu nometnes nazis. Varbūt viņš ir nedaudz garāks par dīrājamo nazi, bet viņš ir ļoti universāls, teiksim, tādiem visādiem nometnes darbiem.
Un tas ir tāds, nu, nazīts, ko var droši ņemt līdzi, ja ir tāds nopietnāks pārgājiens. Jā. Tad ņemam leuku, liekam makstī. Jā. Bušmens un mednieku cirvis dodās mums arī līdzi. Nu, mēs esam nonākuši mūsu testa poligonā. Jānis ir pametis smēdi uz kādu brīdi. Ir laiks nomēģināt, vispār cik asti jūsu instrumenti ir, ne? Jā, demonstrācija var paņemt mazu nazīti. Un, lai varētu salīdzināt ar leuko, kāds ir puko. Tad šie ir divi naži, kurus skandināvi ļoti bieži izmanto blakus vienu otram, vai ne? Jā, jo nevienmēr garš nazis ir vispraktiskākais maziem darbiņiem, bet šodien mēs apstīsimies, kad arī mazs nazīts var kaut ko daudz paveikt. Paņemsim kādu bērzu. Tātad, lai nogrieztu ar nazi bērzu, mums nevajag cirvi vai mēs varam ar nazīti. Ir galvenais ass nazītis ar spēcīgu spalu, lai viņš mums saliekamais nazis ne katrs varbūt izturētu. Un bērzu mums ir jāieliec. Mēs noliecam bērzu ar vienu roku un lielākajā liekuma vietā slīpi spiežam nazi iekšā. Un lūk, nekurš katrs cirvis arī to izdarīt, vai ne? Tātad mazs nazis vienkārši liekuma vietā šķiedrs pavērās, un ja nazis ir labi ass, viņš iet iekšā. Tā, ka maz nelieks. Tad diametrs ir, nu, līdz ar... Nu, rokas resnuma vērs. Tad... Tā, nu, ar lielāku nazi tad arī mēs varam mēģināt. Lielāku nazi tas pat varētu būt ātrāk. Šādi daži cirtumi. Tehnikas ir dažādas. Var cirst, var arī griezt. Tā, šis ir nopūļs. Šos te nažus arī bieži vien liek pat vienā makstī iekšā, vai ne? Jā. Tas tā, kad ir dubultā maksas, kas ir naži stāv blakus. Pēc vajadzības izmanto lielāku vai mazāku, jo tāda universāla pasaulē nepastāv. Nepastāv. Un šis, var teikt, ir mūsu senču mantojums, šāda kombinācija. Jā, jo arī Baltijas jūras valsts arī viss diezgan līdzīgi instrumenti tajos laikos arī bija. Ja mēs runājam par kaut kādu mūsu ēras sākumu, ja, tad skandināvu naži metāla izstrādājumu līdzinājās arī baltu izstrādājumu. Es domāju, ļoti lielā mērā, jā. Arī pēc arheoloģijas izrakumiem mēs skatāmies, kādi tie naži izskatījās. Šobrīdējie skandināvu naži ir ārkārtīgi līdzīgi mūsu senču nažiem. Es tagad paņēmu rokās cirvīti, kurš man jau ienākot pie ceļiem darbnīcā uzrunāja uzreiz. Es vēl nezinu, kas tas ir, vai ne? Tā ir tā forma. Iespējams vēsturiskā, varbūt senču asins manī vēl joprojām burbuļo un atsauc atmiņā kaut ko no mūsu baltiem fāteriem. Ko mēs, Jāni, varam ar šo cirvi pamēģināt? Mēs varam pamēģināt divatā ar arī nolocīšanas tehniku nocirst koku. Tas vienalga būtu svarīgi, arī cirvi ir iespējams nolocīt, jā? Jā, jo tad tas vienkārši atbrīvo asmenim ceļu, tā nolocīšana. Jūs varētu paņemt kādu bērzu. Ar brāčku varbūt kopā jūs varat divatā kaut kā? Nē, nu, es domāju, es noliekšu un tu paņem un lietēt, ka to vēderu tam. Šī būtu tā vieta, jā? Jā, uz leju vienkārši. Gatavs, Andrij? Skatītāji arī gatavi? Gatavi visi? Aļi? Tas švaks pulvers. 3 cirtieni un nost ir. Jā, bet viņš griež tā kā pa sviestiņu. Un to mednieku cirvīti parāda? Šito būs efektīgāk, viņš ir garākā kātā. Garākā kātā līdz ar to? Vairāk enerģijas aizvadīt līdz tam kokam. Tā kā es varbūt varu pamēģini tu parādīt. Bez noliekšanas varam, teiksim, pieteikt. Krīt kā skābeni. Un tad arī sagarināt arī var ļoti ātri. Jā, nu, laba manta. Ir viena lieta. Galvenais atcerēties, ka šo te nevajadzētu darīt kaimiņu mežā. Ja? Tas ir jūsu mežs. Mēs retinam mežu un kopjam.
Jā, čaļi iespaidīgi patīkam, ka jūs šo te mūsu senču vēsturi joprojām realizēt un cilvēkam ir iespējams iegādāties mantu. Varbūt man beidzamais jautājums, pirms dotos projām, ir mums instruments, ir mums nazis, ir viss, viņš ir jāudasina laiku pa laikam. Metodas, kā viņu asināt, ir daudz un dikti un veikalā viss kaut kas nopērkams. Es savā praksē izvēlējos šādu te nelielu galodiņu aiz iemeslu, ka viņi ir kabatā viegli paņemam vienmēr līdzi. Ātri uzvelkam. Tas darbojās, ne? Es domāju, ka jā. Protams, mēs asmeņus pēc tam pulējam savā darbnīcā, tāpēc ir tāds spīdums. No šīs noteikti paliks varbūt kādas pēdas. Bet šādi mēs arī varam, vai šāda apļauveida kustībā arī to izdarīt. Cirvis būs ass. Protams, pēc tam mēs jūtam no otras puses vēl ko šādi, kad ir uzzobiņš. Tad vajadzētu arī to pēc tam. Un var pat pret koku viņu tā kā lepēt. Mazliet to skaidriņu. Jā, lai mēs beigās to uzzobiņu, mēs viņu lokot vienkārši nolaužam, ja mums nav iespēja pulēt. Un, protams, ar smalkāku, otrā pusē smalkāk, un pirms tās lepēšanas mēs ar vien smalkāk ejam, jo tas uzzobiņš tad ir mazāks. Nu, šādu vīlīti ar cirvim var atjaunot to. Cirvim varbūt medība arī nazim, ne? Arī medība nazim, jā. Ko varētu piebilst, viņa ir dimanta vīlīte, līdz ar to viņu var arī izmantot bez ūdens. Savus, jā? Jā, un tas ir ērti, teiksim, mežā paņemot līdzi kaut kur, kur nav varbūt pieejams, teiksim, ūdens, lai noskalot, lai attīrītu galodu, kas ir, nu, teiksim, akmens galodi, ja tā būs, kurai būtu vēlams, kad būtu šis te ūdens virsū, kas regulāri izskalot visu to metāla daļiņas no virsmas ārā. Tad ar šo bez bažām var, teiksim, darboties arī pa sauso. Tad es eju pareizo ceļu, jā? Jā. Ko čaļi, es zinu, ka Autīnas vārds jau 12. gadsimtā bijis daudz pazīstams visa Baltijas reģionā. Es novēlu jums veiksmi, lai Autīnas vārds arī visā pasaulē, kur mēs redzējām tos karodziņus saspraustos, būtu vēl vairāk pazīstams. Paldies! Paldies tev, Jāni, ka padalījies pieredzē.